Dārgais skatītāji, es sveicināts jaunākajā Mans biogrozes epizodē. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un es šobrīd atrodos tādā bišķiņa skaļā vietā. Mēs esam zemnieku saimniecībā Karotītes, kur stāsts būs par un ap vistām. Iesim iepazīsimies ar mājas saimnieci Lieni, noskaidrosim jaunāko zaļās lapiņas stāstu un piepildīsim kārtējo reizi manu biogrozi. Laižam! Sveiki, Liene! Sveiks! Mēs šobrīd atrodamies zemnieku saimniecībā Karotītes. Izstāstiet vispirms, kur nosaukums tāds ir radies? Kāpēc? Karotītes ir mājas autentiskais nosaukums. Mēs neesam to mainījuši un arī saimniecībai atstājām šo pašu īpašuma nosaukumu. Tā kā tur nebūs nekāda tāda dziļāka doma. Ļoti labi, viss slēpjas jau tajā vienkāršībā, kā saka. Jā. Jums stāsts ir par un ap vistām. Bet šobrīd es nekur tā kā nevienu vistiņu neredzu. Tas ir atkarīgs no laikapstākļiem? Jā, tas ir atkarīgs no laikapstākļiem. Šobrīd ganību sezona jau iet uz beigām un vistiņas jau ir pārvākušās uz dzīvi mītnēs, bet vasaras sezonā vistiņām ir pieejams plašas ganības un tās katru dienu dzīvo ārā. Kas notiek ar tām vistām tad galu galā šeit? Mēs audzējam slowgrow šķirnes broilerus, kas ir piemēroti bioloģiskai lauksaimniecībai, jo tā šķirnīte, kuru mēs esam izvēlējušies, ir paredzēta ilgākam dzīves mūžam. Un tā ir tā lielā atšķirība starp konvencionālu un bioloģisku gaļas ieguvi, īpaši putnkopībā, ka šī šķirne tam ir paredzēta. Kāpēc bioloģiska? Kā vispār ir audzēt bioloģiski? Bioloģiski audzēt vistas, tas ir sarežģīti, jo es esmu paklausies visus sādus gan par pieniem, gan par sieriem. Kā ir ar vistām? Vai tas ir ok, vai tāds labāk kaut kur sāk jau parādīties citreiz domas, ka kāpēc mēs to darām un tā? Nē, nekad nav bijusi doma, ka varētu atteikties no bioloģiskās lauksaimniecības. Es domāju, ka tas ir vienkārši, tā ir tāda dziļa pārliecība, ka tas ir tas, ar ko jānodarbojās lauksaimniecībā īpaši tādos mazos tirgos kā mūsējais, tā bioloģiskā lauksaimniecība ir tieši tā mūsu lielā iespēja. Bet jūs esat Baltijā tā kā lielākā sanāk bioloģiskā? Jā, mēs esam Baltijā lielākā, putnkopības tieši gaļas putnu ieguvēji. Mēs varam aiziet paskatīties tuvāk, kas jums tur notiek? Iesim paskatīties tuvāk. Mēs ļoti labi redzam, ka tās vistiņas laikam tīri, kā arī iepriekš stāstījāt, negrib baigi glīst ārā. Negrib, jā, vistiņām nepatīk puš vējš un nav vairs tik silti. Un vistiņas daudz labprātāk izvēlās pavadīt laiku mītnē, kur ir sauss un silts. Cik jums ir vistu vispār? Kopā mums ir kādas 8000 vistu. 8000? Tā, mēs kaut kur esam tagad iegājuši. Kur tagad mēs atrodamies? Jo es redzu savā priekšā jau mazākas vistiņas. Jā, te esam nonākuši vienā no mūsu audzēšanas mītnēm. Te putniņiem ir kādas 20 dienas. Tā kā šie vēl tādi studenti iesaukti mūsu saimniecībā, jā. Ko tās vistiņas šeit ēd? Vai tas ir tas, uz kā mēs stāvam šobrīd? Jo es redzu, ka viņas tur knābājas, bet kā tas strādā? Šo viņas neēd, tie ir pakaiši, tas ir skaidrs. Tas ir būtiski, lai šeit mītnē vienmēr būtu sauss, lai ir silts. Ēd putniņi graudus, kviešus, zirņus ar vitamīniem, un to barību mēs jaucam šeit uz vietas paši. Visi šie graudi nāk no bioloģiskās lauksaimniecības. Lielākoties visi graudi ir audzēti tepat Latvijā. Tā kā pārsvarā barību ražojam paši. Ir vēl kaut kas īpašs, kas ir jāzina par bioloģisko vistiņu audzēšanu? Tāds, ko varbūt parastais mirstīgais nezina. Kaut kas tāds. Tā liela atšķirība noteikti ir šajā barības kvalitātē. Tātad netiek izmantot ģenētiski modificēti produkti, lai iegūtu putnu barību. Tātad tikai bioloģiski certificētas izēvielas barības iegūšanai. Tad šī otrā lielā atšķirība ir šajā tieši šķirnē, kas ir paredzēta lēnaudzīgai audzēšanai.
Tātad šis putns ir pavisam savādāks nekā mēs esam ieraduši redzēt veikalā parastu vistas gaļu. Un tā arī ir tā lielā atšķirība starp bioloģisku un konvenciālu lauksaimniecību, kā arī, protams, līdz ar to arī šis te audzēšanas vecums, kas ir vismaz 3 reizes lielāks nekā konvenciālajā saimniecībā. Un mūsu gadījumā tā atšķirība ir pat diezgan liela, jo gaļas struktūra un mīkstums ir krietni atšķirīgāks nekā ierastai vistas gaļai. Nu, sakiet godīgi. Gailīti kādu neprasās te viņām? Te ir gailīši. Te ir gailīši? Te ir gailīši, jā. Te ir gan vistas, gan gailīši. Šajā vecumā gan vēl to ir grūti atpazīt, bet tur, kur audzē gaļu, tur audzē gan vistas, gan gailīšus. Tā kā šeit ir gan. Cik procentiem bioloģiski certificēta sastāvdaļa jābūt bioloģiskās pārtikas produktos? Vismaz. 100? Tuvu 100? Jā, 100, jā. 99 kaut kas, es nezinu. 95? 95, jā. Bet tuvu 100, jā. Piecinieks tas tur paliek atlikušajiem. Tur stingri noteikumi tur ir. 50 vismaz, ne? Vismaz. Vismaz, 80, 70. 95. 95? Jā, vismaz 95, jā. Par barību tikko jautāju, tātad šeit kaut kas ir atrodams, kas ir tie maziņie trauciņi, ūdens tur laikam? Jā, tas ir ūdens. Tādā veidā tiek nodrošināta pēc iespējas vairāk piekļuves ūdenim, lai katrs putniņš var atrast ūdeni pēc iespējas sev tuvāk. Un tur apakšā ir tāds maziņš metāla nipelītis, no kura tad tek ūdens un putniņš ar savu knābīti te sit. Un dabona ūdeni tik, cik tas ir nepieciešams, un ūdens vienmēr ir svaigs un tīrs. Viņi ir tik gudri, ka viņi zina, ka viņiem jāpiespiež tā podziņa ir? Jā, dzīvnieks vispār, visi dzīvnieki ūdeni spēja atrast dabīgi. Tas viņam ir instinktos, un viņi to atrod pavisam jau no pirmās dzimšanas dienas. Viņi zina, ka tur būs ūdens viņiem pieejams. Nu tas tāpat kā ar krūti pie mammas, tā kā, kad vajag, ja? Jā. Tas nipelīts ir kaut kur jāatrod. Jā, Okay. Tieši tā. Un šeit tad ir tā barība, ja? Jā, šīs ir barības padošanas līnija. Tad, kad trauciņi ir tukši, tad līnija automātiski padod svaigu barību atkal putniem klāt. Šeit ir tie graudi, ja? Mēs varam paņemt kaut ko rokā? Šādi izskatās gatavs barības maisījums. Tad, kā es teicu, samiksēts no bioloģiskām izēvielām. Drīkst? Jā, droši. Var pasmaržot, smaržo vienmēr ļoti garšīgi. Bet tiešām? Vai ne? Jā. Kā auzu pārslas. Tieši tā. Vai kā viņus vispār sauc? Cēlīši, vistiņus, kā tādu nosaukt vecumu? Tā korekti būtu broileri. Lai arī cik man šis vārds neiet pie sirds, korekti būtu broileri. Bet mūsu saimniecībā šī vecumā vēl mēs viņus saucam par cāļiem, par studentiem. Par cāļiem studentiem. Viņi mēdz arī, tā kā klusumā sēdēt, aizmigt, viņi guļ, kā tas notiek? Jā, iestāsies nakts, izslēgsies gaismas, tāpā būs tumšs un viņi visi gulēs un šeit būs klusums. Līdz brīdim, protams, kamēr pavērs durvis un cilvēks iztraucē, tad, protams, viņi uzreiz liek manīt, ka kaut kāda kustība notiek. Un tātad tiem, kurus mēs šobrīd redzam, cik tad viņiem vēl ilgi šeit ir jāuzturas līdz brīdim, kad viņi dodas tālāk? Tātad šeit, ja mēs kopā audzējam 81 dienu, tad šiem ir aptuveni 20, tad vēl vismaz 60 dienas viņi augs līdz savam paredzētajam vecumam. Es esmu dzirdējis kaut ko par knābiem, ka viņus tā kā tik nogriež nost, lai viņi nesatraumē viens otru. Šeit arī tā ir? Nē, šeit vispār nekādas manipulācijas ar putniem netiek veikts. Bioloģiskā lauksaimniecībā to vispār nedara. Un jāsaka, arī gaļas audzēšanā laikam to nedara nekur. Tas varbūt vairāk uz dējēju vistām attiecās. Redz kā. Bet tas gala kaut kādu to rezultātu baigi ietekmē vai nē? Jo es neko no tā nesaprotu arī. Kā parasti, dāmas un kungi, kā parasti. Nē, pat bioloģiskā saimniekošanā nekādas šādas manipulācijas netiek veikts. Jā, tad vistiņa un gailīts, ja ir trāpījies. Jā, vai tu vari pateikt, kāpēc?
Reku pēc šitās te sekstītes, nē, bet... Jā, tāpēc tas ir gailīts. Nu, jā. Un vēl arī spārnu spalvas būs atšķirīgā izvietojumā. Tā vēl var atšķirt, kurš ir vistiņa un kurš ir gailītes. Pagaid, mēs viņu šitā netraumējam, viņiem kaut kāds stresiņu mēs uzdzenam, bet... Uztraukums viņam, protams, ir kāds, viņu ir pacēlis rokās, bet mēs viņam nedaram šobrīd pāri. Tā, dāmas un kungi, mēs ik pa laikam runājam arī par interesantiem faktiem. Vēl viens interesants fakts ir par olu un ūdensglāzi. Kā tas ir? Jā, tas gan vairāk uz pārtikas olām attiecās, bet jautājumā par derīgumu termiņu, cik tad ilgi ola ir ēdama, tā skaitās, ka 30 dienas kopš izdēšanas dienas. Bet, ja mājās ir nonākušas olas, kuras īsti varbūt nezina, cik ilgi jau stāv un cik ilgi varbūt ir vairs derīgas, tad var ieliet glāzītē ūdeni un ielikt iekšā olu. Ja ola peld augšā, tad to ēst vairs nebūtu ieteicams. Ja ola paliek glāzītē pa vidu vai pat turās pie apakšas, tad ola ir svaiga. Tad vēl viņi var lietot pārtikā. Ok, bet tās, kas jums ir šeit olas, tātad kā viņām bija? Inkubācijas olas. Tur tā atšķirība ir starp ēdamajām olām pilnīgi citādāk, ja? Ola kā tāda ir tāda pati. Arī šī ola ir ēdama un to var izmantot uzturā. Taču mēs tās olas izmantojam, lai iegūtu cāļus. Šīs sauc par inkubācijas olām, kuras mēs ievedam no Dānijas. Reizi 3 nedēļās mašīna no Dānijas atved olas, kuras mēs piekrāmējam inkubatorā. Un tad pēc 21 dienas esam pie cālīšiem. Tad visi šie ir dāņu cāļi, ja? Tie ir Dānijā, tātad olas ir dētas Dānijā, bet pats kross ir veidots Francijā. Vēl labāk, vēl francūši. Jā, tā kā mēs varētu teikt, ka tās ir franču vistas Latvijā. Internacionāls vistas. Jā. Ļoti forši. Kas interesanti, tikai 1% lauksaimniecībā sastopamie mājputni ir audzēti bioloģiskajās saimniecībās, bet neskatoties uz to, gandrīz katrā lielveikalā un vēl jau vairāk tiešajā tirzniecībā ir nopērkamas bio-olas. Pasmaržojiet, pagaršojiet un sajūtiet atšķirību. Vai zināja, ka skaitļu kods uz olas informē par vistu turēšanas metodi? Jo lielāks skaitlis, jo zemākas labturības prasības un attiecīgi arī vairāk ciešanu putniem. Tātad uz bioloģiskām olām mēs redzam nullīti. Tur, kur mēs redzam trīnieku, tas nozīmē, ka vistas ir augušas sprostos. Ja ir divnieks, tātad vistas ir augušas kūtī. Ja ir redzams vieninieks, tas nozīmē, ka vistiņa ir dzīvojusi brīvos apstākļos. Lūdzu, Laura, tavs bio-grozs. Paldies, liels! Ui, te viss visādi labumi. Kas tur ir iekšā? Tur ir mūsu audzētā vistas gaļas produkcija dažādos griezuma veidos. Tur ir gan vesela vistiņa, gan filejiņas, gan kājiņas atsevišķi. Kā to labāk tīk, tā tu varēsi pagatavot. Wow! Ir kaut kādas īpašas pagatavošanas metodas, kā var ieteikt? Kaut ko man tagad tā uz sitiena. Man vispārlabāk patīk cepets cepškrāsnī. Es obligāti pamēģināšu to. Jā. Paldies, liels! Veiksmes darbos! Līdz Paldies! nākamajai reizei! Paldies!